Es esmu Ginta no Briseles latviešu dejotājiem. Mūsu kolektīvā kādu laikā ļoti slaveni ir kļuvuši šokolādes braunīgi. Un kaut gan tā recepte ir sūtīta apkārt neskaitāmas reizes, vienmēr ir viens un tas pats jautājums, kā to šokolādes braunīs uztaisīt. Tad vienu vakaru Dačai radās ļoti kolosāla ideja, ka varētu nofilmēt, kā īsti tie braunī top. Un tas ir tieši tas, ko mēs šodien darīsim. Tātad, kā uztaisīt slavenos Briseles dejotāju šokolādes braunīs. Būs nepieciešama šokolāde 300 grami. Šokolāde visparstākā piena vai melnā, kādu vien sirds kāro. 100 grami sviesta, 100 grami cukura, 3 olas, 6 karotes piena un 3 karotes milta. Pirmais solis ir izkausēt šokolādi un sviestu, bet ir vienmēr jāpatur prātā, ka proporcijām jābūt ļoti precīzām. Tādēļ mums būs jānosver gan šokolāde, gan sviests. Ja šokolādi ir vēlams salauzt mazos sīkos gabaliņos, tad viņi vieglāk un ātrāk izkusīs. Nu, 304 grami. Tas derēs. Tālāk ņemam sviestu. Un mums vajadzēs 100 gramus sviesta. Labi, vēl 14 gramus. 95 derēs. Šokolādi mēs kausējam karstā ūdens peldē. Tas nozīmē, ka katiņā ir ieliec ūdens un pa virsmu uzliekam metālu vai vienalga kādu žauku ar šokolādi. Tagad mēs gaidām, ka viņi sāks kust. Apmaisīsim, lai ātrāk kūst. Kad šokolāde jau ir labi pakusus, tā kā šeit, ka viņa jau ir tāda diezgan šķidra, tad mēs pieliekam 100 gramus sviesta un izkausējam. Un, lai sviests ātrāk izkustu, tad viņu var apliet ar šokolādi. Kamēr tiek kausēta šokolāde, var jau ieslēgt cepeškrāsni uz 180 grādiem, jo cepeškrāsnī jābūt jau kārtīgi uzsūšai, kad liek iekšā graudus. Kad šokolāde un sviests ir izkusis, tad tā šokolādes masa paliek tāda krietni biezāka, bet par to nevajag uztraukties, jo viss ir tieši tā, kā tam jābūt. Tālāk mēs ņemam 100 gramus cukura. Kalorijas tajā šokolādes kukā ir gana daudz, bet, ja mēģinājumi ir 2 reizes nedēļā, tad tas pilnīgi neko neskādē. Un šokolādē ir tās pozitīvās vielas, kas izdala laimes hormonu, tā kā viss ir ļoti veselīgi. Tātad 100 gramus cukuru mēs sakuļam ar 3 olām, gan baltumu, gan zeltumu. Visu sakuļ tādā viendatīgā gaiši zeltainā masā. Kad tas ir izdarīts, pievienot 3 ēdamkarotes miltu bez kaudzes. Kā vecmāmiņas teiktu, strīķētas karotes. Viens.
sakni kopā ar olu cukuru. Kārtīgi, lai nav nekāda kunkulīša. Kad 3 olas, 100 grami cukuru un 3 karotes miltu ir sakulti, tad mēs pievienojam izkausēto šokolādu. Varēšu bļodiņu izlaidīt. Jā, karoti arī. Liekam balā. Un vecmāmiņa vienmēr teica, ka kūks ir jāputo ar koka karoti. Tātad ņemam koka karoti un visu samācam. Vienā brīdī liekas, ka tā masa paliek šķidrāka, bet tad viņa atkal, kad vienmērīgi sakulta, tad paliek tā diezgan bieza un stiķīga. Arī tā tam jā. Šokolāde ir kārtīgi iemaisīta olā un tajās pārējās piedalās. Tad pats pēdējais ir pielikt 6 ēdamkrotes piena. Aptuveni 6. Viens, pus nopildējis. 2, 3. 4, 5, tā, 6, un tad vēlreiz visu smuku samēsim. Ja ir vēlēšanās, var arī ņemt šokolādi ar riekstiem, piemēram, tad tas būs vienkārši braunīs, kurā būs iekšā arī rieksti, bet tā tradicionālā recepte vienkārši ir melno šokolādi. Bet, tancošanai es bieži taisu arī ar pienu šokolādi. Tāpēc, ka daudziem vienkārši garšo pienu šokolādi vairāk nekā tā ir rūgtenā. Un tā, mīkla gatava. Kad šokolādes masa ir gatava, tad to masu ir jāielej kūku formā. Var izmantot gan tās kūku formas, kur attaisīt vaļā, bet var arī ņemt vienkārši uz parastāko formu, kas nezinu, tiek izmantoti pīrāgiem vai kādām kukām. Respektīvi, ņemt tādu formu, kāda man mājās ir. Un tajā iekļaut, sākam papildīt. Kad tas ir aptuveni izdarīts, tad liekam iekšā mīklu. Arī šito bļodu pēc tam var izlaizīt. Un tad mēs vienkārši izlīdzinām to mīklu pa visu formu. Tad, kad kūka ir cepeškrāsnī, viņa drusku pacelsies, bet par to arī nevajag uztraukties, jo tik līdz viņam sārā, viņa atkal mazliet drusku noplās. Un liekam cepeškrāsnī uz 180 grādiem. Kūka ir jācep 20–25 minūtes. Tas ir atkarīgs no katras cepeškrāsnes, bet tā, lai izņemot to ārā, viņa vēl būtu tagad drusku mīksta un nepavisam sacepusies. Un kas vēl bija svarīgi? Cepeškrāsne, kamēr kūka cepās, tikmēr nevajag taisīt vaļā cepeškrāsnes durvis, jo tas nenāks par labu braudību. Gatavs! Tagad ņemam ārā. Kūka bija krāsnī aptuveni 22 minūtes. Tas pēc katras krāsnes jāskatās, cik tā stipra. Un atstājam, lai drusku atdziest.
Kad kūka ir mazliet atsisusi, tad ņemam ārā un sagriežam. Griešanas laikā drusku tā kā līd pie naža, bet par to arī nevajag uztraukties, tas viss pie lietas pieķās. Jo, kad braunīgi ir pareizi izcepušies, tad vienmēr no virsmas viņi ir tādi tā kā drusku kraukšķīgi un iekšpusē vēl drusku mīksti. Kad braunīgi ir sagriezt mazos gabaliņos, tad atliek pats pēdējais solis. Paldies! Pārbērt ar pūdiercukuru. Un tā kā pūdiercukurs kastītē bieži vien ir tādos mazos kunklīšos, tad vislabāk ir izmantot sietiņu, parasto tējas sietiņu. Un vienmērīgi visu apērt. Gandrīz kāpsnīcis. Vasaras vidū.